Sēdi. Jā, es domāju, ka es pieredzu, kurš skaidrs pieredzu kliegt. Jā. Es redzu, ka jūs tāpat man sadarbēsiet. Gribu ļoti pateikties par manu izrādīto uzticību. Par gan domu, gan sponsoru, gan klubu vadību uzticējumu un vadību komandu. Un saglabāt Jelgavā lielo basketbolu. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka Jelgavā lielam basketbolam ir jābūt. Un es ceru, ka viņš būs ilgus gadus. Tāpatās īpaši gribētu pateikties Domai universitātei, kas palīdzēja mums ar studentiem, sponsoriem. Tā kā Lūdzu jau pieminēja, ja mēs strādāsim roku rokā un kaut vai nedaudz viens otram palīdzēsim, tad mums var sanākt lielus darbus, mēs varēsim paveikt. Un es ceru, ka mēs to neaizmirsīsim. Kaut vai, ka palīdzot nedaudz, mēs jau skaram solīt uz priekšu. Kas attiecās par sezonu, samērā vēl sanāks mums nokomplektēt sastāvu. Sākšu tāds bēdīgāk, varbūt tās, vai ne tik patīkamu dalību Baltijas basketbola līgā, kur mums nesanāca tik labs starts. Mēs neiekļuvām uz izslēgšanas spēlēm, neizkļuvām no grupas ārā, bet es domāju, tā bija mums laba mācība, jo tas bija labs eksāmens mums jaunajai komandai, jo Baltijas līgā tiešām spēlēja spēcīgas komandas. Un līdz ar to es uzskatu, ka mums labs starts padevās Latvijas līgā, kur mēs mācējām iekļūt sešniekā. Es uzskatu, ka priekš jaunas komandas, priekš jauniem spēlētājiem un priekš jaunu treneri un vadības, tas ir labs sasniegums. Jo tikt sešniekā un cīnīties izslēgšanas spēlēs, tas nav maz. Tas tiešām nav maz. Un es arī uzskatu, ka izslēgšanas spēles, ko mēs aizdījām ar Liepājas lauvām, ka mēs nospēlējām ļoti cienīgi, cik jau varējām, tik cīnījāmies. Varbūt tās kaut kur bija manas kļūdas, viennozīmīgi bija arī manas kļūdas, kā arī varbūt veiksmi nestāvēja mums klāt. Bet es vienmēr pieturēšos pie teiciena, ka veiksmi stāv stiprākiem, un līdz ar to mums vasarā mēs varēsim labi pastrādāt, un es domāju, ka mums veiksmi arī pavadīs. Vēl man gribētos ļoti pateikties Andim Manškinam, kas ir fizisko sagatavotību treneris, kurš ļoti palīdzēja komandai, kā arī diviem maniem labiem draugiem, kur viennozīmīgi es esmu gājis un prasījis padomu, un viņi gan mani strostējuši, gan mācījuši, kas ir Jānis Vītols un Pēters Lagdiņš. Kādos lielos vilcienos arī